Grila sezona ir sākusies, tad lūk, divas gardas marinādes jūsu šašlikam. Dosimies uz Rimi pēc visvajadzīgā, kas ir citroni, sīpo, ķipoki, cūgaļas un visu šķiņķīšu bez kaula, majonēzi, gaļas garšvielu un arī gāzēts ūdens. Tagad esam mājās. Pirmais uzdevums ir sagriezt cūgaļu, kur man arī patīk nogriezt tauku, kur viņš ir par daudz. Pašu cūgaļu sagriežam diezgan lielos gabaliņos. Tālāk sagriežam labi daudz sīpols un nolobam arī riktīgi daudz ķipokus. Un tad jau ķeramies pie cūgaļas marinādes. Tur mēs liesim puslitru ar gāzētu ūdeni, tad pievienosim sīpolus un arī ķipokus. Tālāk pievienojam sāli, melnos piparus, paprikas pulveri, eļļu un nedaudz cukuru. Visu kārtīgi sastampājam un liekam leduskapī uz 24 stundām nostāvēties. Tālāk viss marinādē ieliks sīpols bildā un viņas kārtīgi sastampāja ar rokām. Pievienoja ķipokus, sāli, gaļas garšvielu, majonēzi, gandrīz visu paciņu un citronu sulu. Tālāk iekšā visu šķiņķīšu un arī liekam leduskapī nostāvēties. Un tad jau, kad ārā spīd saulīt, varam likt arī gaļu cepties. Man vienmēr patīk vispirms izcept cūciņu un pēc tam uzlikt arī vistiņu. Gatavības kontrolē izmantoju termometru, kas palīdz gaļu nepārcept, lai viņi garšotu lieliski.